Čau visiem! Šodien ir tapis šāds te nedaudz ļoti meitenīgs, ļoti maigs un, manuprāt, tāds nedaudz lellīgs make-ups, izmantojot jaunumus no NYX kosmētikas, kuras saņēmu nesen dāvanā. Bija ļoti interesanti izmēģināt, bija ļoti interesanti parādīt jums, kas tad man patīk no šīs līnijas jaunās, un ja jums interesē uzzināt, kā izveidot šādu grimdi, droši skatieties tālāk. Tātad, uz sejas ir tonālais krēms, tas ir Dior Forever, bet tagad, kamēr seja nav nopūdrēta, izmantošu dažādus jaunumiņus no NYX. Sākušu ar NYX Bright Idea, ar izgaismojošo stiku, tādu bronzīgu tonīti. Šis būs Bronze Bermuds. Negribās šodien vaigas ārtumus, šodien būs vairāk bronzeri. Sazīmēsim. Tāds viegliņš. Tā, šis tika izmantots. Vēl man bija komplektiņā nāca tāds Coralicious, kas ir oranžīgs, un Pearl Pink Lace, kuru tad var uzlikt nedaudz augstāk, jo viņš nav izteikti rozīgs, bet tāds maigs, un ar to pagaismošu kauliņu. Tā, bet tas tāds ļoti maigs izgaismotājs, un es domāju, ka es tagad, lai piešķirtu vairāk izgaismošanu, paņemšu Away We Glow Liquid Highlighter, un šis būs Tony Moonbeam. Man jau ir aizdoms, ka būs ļoti labi. Un izgaismošu izteiksmīgāk centrālās zonas. Ar krēmveidu produktiem liels pluss ir, ka mēs varam strādāt ar pirkstiem vai ar sūklīti. Mums nav obligāti nepieciešamas otas. Mēs visu ļoti labi varam jau tā izpludināt. Tāds foršs starojums man ļoti patīk. Varbūt nedaudz vēl vairāk, bet man ir cita doma. Es paņemšu vēl pa virsu, uzklāšu sauso izgaismotāju, kas piedos vēl vairāk, izteiksmīgāk to izgaismošanu. Tā, paķērotiņu. Tagad ņemšu sauso izgaismotāju. Šis ir NYX Duochromatic Illuminating Powder Tony Twilight Tint. Es jau nedaudz uzklāju šajā pusē uz vaigu kaula. Viņš ir tāds pirms pusim balts, bet caur zilganu. Tāds ļoti intensīvs, tāpēc viņu jāliek, manuprāt, pavisam mazlietiņ, lai viņš iedod vienkārši to apjomiņu. Viegli klāt. Un viss. Touch of highlight. Ļoti forši. Ja es netaisītu tādu bronzīgo, bet tādos vēsos toņos, tad šo varētu likt daudz vairāk, bet man gribās šodien tādu siltu to make-up. Tāpēc es arī negribu pārspīlēt, man gribējās intensīvāku to izgaismošanu. Uz acīm man jau ir MAC Pro Longwear Cream Soft Ochre Paint Pot atsājums. Un es tās izmantoju vienmēr kā savu atsājumu bāzi. Tās jau ir uzklātas, tā kā es varu ķerties pie atsājumām. Šodien izmantošu Lid Lingerie paleti un varbūt kaut ko no Perfect Filter paletes. Šīs abas ir NYX paletītes. Šeit ir ļoti skaisti tonīši, bet arī šeit ir iekšā tādi forši. Rekur. Tas krīt izrādās vairāk. Ļoti smuki toņi šeit. Un ļoti skaisti toņi arī šeit ir. Man patīk ļoti. Tā kā sāksim ar šo te. Ņemšu, izmantošu gaišo, izmantošu persiku, izmantošu noteikti šos te brūnos un varbūt arī oranžīgo. Nu, šoreiz atstāšu ārā to violetīgo. Es domāju, ka man ar šo vienu paleti pilnībā pietiks.
Es uzliku tikai 2 ēnas, gaišo pa plakstiņu un šo te otro tonīti pa iekritumu. Un jau plakstīši izskatās superīgi izmodelēts. Man ļoti patīk jau rezultāts, bet vajag kaut ko tomēr tādu intensīvāk, kā es darbošos tālāk. Nu tā, izmantoju acu ēnas no Lidl Lingerie lielākoties, un ja man nebūtu tieši par rokai, tad es šo te Perfect Filter acu ēnu paleti šobrīd neizmantot, bet es vēl paņēmu šo te gaišāko izgaismojošo ēdiņu, ieliku zem uzacs un iekšējā kaktiņā. Ja nebūtu bijusi šī te palete, pilnīgi pietiek ar šo te, ļoti patīk. Ļoti dabisks, naturāls, ērti uzklājums make-ups ikdienai. Man liekas vispār šiki. Es izņēmu ārā NYX Be Wicked skropstas, bet sapratu, ka šādam te salīdzinoši siltam vieglam viņas būs pa dullu, tāpēc es viņas atstāšu citai reizītei. Ūdens līnijā ielikšu gaišo zīmolīti, lai padarītu acis lielākas. Un nedaudz vairāk ietonīšu zem acīm ar šo te tumšo ēniņu un papludināšu ar šo. Pielīmēšu gan skropstiņus un izmantošu savas iemīļotās Sheryls Cole's Sexy Signorita. Viņas man lūk šeit ir. Un tagad izmantošu Lip Lingerie no NYX un tonī Silk Indulgent. Būs silts tonītis. Nu ko, es esmu gatava. Tā, manai skadru palika vēl daži produkti no NYX jaunumiem. Palika Away We Glow, ļoti intensīvs liquid highlighters tonī Moon Glow, bet es izmantoju tādu maigāku, kurš bija Moonbeam. Tad vēl no jaunumiņiem man ir zaļš un violets Faux Blacks acu zīmuļi, 2 tonīši, kurus es neizmantoju. Tad ir violets lūpu zīmulis, kas īstenībā būs ļoti noderīgs. Un tad Faux White tāds maigi rozīgs zīmulīts, ko patiesībā varētu, ja jau man viss tāds rozīgs, ielaist arī tur. Nu re. Un vēl 2 toņi no Lip Lingerie no NYX. Viens tonītis ir Delicate Lust un otrs tonītis ir French Maid. Šis French Maid man ļoti patīk tonis, es viņu diezgan bieži. Šie te tādi vēsi drūmi, putekļaini, tumšie toņi, man patīk, kā izskatās citiem.
bet ir tie toņi, kurus es uz sevis nenēsāju. Varbūt kādreiz retu reizi, bet es nejūtos īsti komfortāli. Nu ko, grims ir gatavs, esmu parādījusi, ko es izmantoju, kā es to uzklāju. Manuprāt, šis ir ārkārtīgi vienkāršs make-ups, kuru var izveidot pavisam neilgā laikā. Produkti ir forši, tie nav dārgi, ēnas ir pigmentētas, zīmuļi, highlighteri dara visu savu lietu, ko viņiem ir jādara. Tā kā liels prieks, paldies NYX Baltic par šādu te dāvaniņu. Ir ļoti forši strādāt ar šādiem produktiem, jo es strādāju ne tikai uz sevis, bet strādāju pēc tam arī ar klientiem. Man ir prieks arī pēc tam ieteikt jums, meitenes, ka pašus labākos. Manuprāt, es piestāvu pat Gerberē šobrīd, un tas tāds tikti, manuprāt, meitenīgs man ir sanācis tas make-ups, ka pilnīgi jāsprauž puķi matos un jādodas ielās. Un gatava, man ļoti patīk šis te make-ups, kur šodien izveidoju, ceru, ka jums arī patika, un tiksimies jau pavisam drīz nākamajā video. Paldies, ka skatījāties! Čau!